Es neko nezināju, vienkārši nācu, kaut ko tur izdarīju. Es arī neko nesapratu. Es uz zālīti aizgāju tikai tāpēc, ka man likās, ka tā vajadzētu tā kā notievēt. Un tad tu vienā brīdī saproti, ka ar to zālīti iešanu tu netievēs, tad sāc domāt par ēšanu visām tām lietām. Klau, minēja par startiem. Man šķiet, tavā bio, kas ir MyFitnessā minēts, ir gan fitness, gan arī powerliftings nedaudz. Visiem pateicu, tā ar mani nerunāt. Ja tu neko nefiltrē, tev ir viss pelēks. Tu neko nesaproti, kad kāds pārdzīvo vai ko. Tu nesaproti, kāpēc tu pārdzīvo. Zvaigznes sastāsies, kā vajag, tad varbūt sagatavošos arī kādām vēl sacensībām. Es pateikšu publiski, ka es šo daru. Tie bija mani 600 cilvēki, ko es zinu no darba, no kurienes, ka mums vienkārši pateica un teica, re, ko es darīšu. Mans mērķis bija 8 nedēļas pieturēties pie 1600 kalorijām, neskaitot dārziņus. Kā jūs iepazināties? Kurā momentā tad jūs satikāties? Ai, tev būtu filmā arī jāmin, kad liekas, kur mēs iepazinājāmies. Nu, tā pirmo reizi, kādu domā, ofisā vai sportzonā? Sveiciens visiem mūsu skatītājiem. Šodien pie mums viesos ir Lauma un Edvīns. Čau! Sveiks. Jā, šobrīd ļoti populārs, strauji augošs, jā, fitnesa pāris jau atpazīstams. Precīzāk, strauji augošs. Strauji augošs. Lauma vairāk. Klau, tiem, kas varbūt jūs vēl nepazīst, varbūt varat pastāstīt par sevi nedaudz vairāk. Labi, sāksim varbūt ar Edvīnu. Viņš mums ir sportam tuvāks, varbūt jau ir iepriekš bijis redzamāks. Sāksim ar tevi. Pastāst par sevi un kas tu esi, kāda ir tava karjera, backgrounds. Tā, nu ko, 14 gadus es nodarbojos ar fitnesu. 9 gadus jau esmu MyFitnessā. Visticamāk, esat redzējuši, gan to arī redzējis, uz reklāmas afišām manu seju, bet viņi tur man mainās. Viņi tur jauna, tad vecāka un līdz šim te mirklim. Un startējis esmu 3 reizes. Jā, nu un ko vēl? Instagramu vadu. Tagad jau nedaudz mazāk. Man tāds ir pauze. Kā to nosaukt, to pauzi? Mākslinieckā pauze. Jā, pauze, jā. Bet es atsākšu. Kaut kāds jau idejas ir. Un tas tā būs īsumā, jo mēs visticamāk kaut ko vēl runāsim. Jā, Klau, internetā vienā no rakstiem no 2016. gada manīju, ka bija minējis, ka vecāki tevi veda uz sportu nodarbībām nometnēm jau no agra vecuma. Vai fitness tiešām ir pirmais sports, ar ko tu nodarbojies? Vispār nē. Pareizi pateici, jā, kad no bērnības mani veda. Es nodarbojos gan ar peldēšanu, gan ar futbolu, gan ar kaut kādu kickboksu bija, un boks bija. Tad ielu vingrošana. Bet tas bija tā, zin kā, starp džekiem. Tas bija trendā? Jā, tas bija trendā. Jā, tur neatceros, kurš gads bija 2000, varbūt, nezinu, 6. tur kaut kas 8. gads. Un tā pakāpeniski mēs arī vienkārši pārvācāmies uz centru ar vecākiem. Un tā kā es arī aizbraucu no draugiem prom, man palika garlaicīgi. Es sēžu mājās, sēžu pie datora, gribas kaut kādas aktivitātes. Kaut kā mamma man to, kaut kā iedeva, ka kaut kāda aktivitātei jābūt. Arī viņa teica, ka tu esi puisis, tev jānodarbojas ar sportu. Lūk, un ja nemaldos, 2012. vai arī pat 10. gadā, 10. būs precīzāk, jā, atradu City Fitness. Tad bija City Fitness. Aizgāju tur, nopirku savu pirmo abonementu un sāku trenēties. Bija ļoti interesanti pieredze. Es neko nezināju, vienkārši nācu, kaut ko tur izdarīju. Es arī neko nesapratu. Un tad lēnām, tad arī sākās tā fitness karjera. Un rekur līdz 15-14 gadus es pauzes nav bijušas. Izņemot, kad es izmežģīju potīti. Man bija potīti tāda milzīga. Tad 2 nedēļas vai nedēļa bija mājās un man apnika un es aizgāju sporta zāli. Jā. Lūk. Klau, minēja par startiem. Man šķiet, tavā bio, kas ir MyFitnessā minēts, ir gan fitness, gan arī powerliftings nedaudz. Jā, ir bijis. Man docētājs lūdzu. Un arī svarbumbas man bija. Bet tur nekādas vietas nebija. Tur bija vajadzēja nostartēt, lai varētu parādīt docētājiem, ka tu esi bijis sacensībās vai kā brīvprātīgais, vai kā nostartējis. Un svarcelšana man bija tā 3 cīņa powerliftings, powerliftings, bet spiešana guļus man bija tikai.
Man tur teica, ka es toču pirmā vietu dabūšu, bet es dabūju otro. Jo tur atnāca viens džeks, kas izspieda vairāk, jo es biju savā kategorijā junioros diezgan smags, 102 kg. Un tas junioros it kā jau tāds pasmaks esmu. Un es domāju, ka es būšu vienīgais. Dabūšu pirmo vietu. Sanāca, nē, dabūju otro vietu. Un svarbumbas mēs varam vienkārši tā ātri pašķirstīt. Tur bija ļoti grūti. Pirmkārt, tas ir ļoti grūti, jo tehniku nezini, tev mugura vienkārši sāp, tev lauž ārā to mugurkaulu. Turēs šeit svarbumbas, tu nesaproti kā, es vienkārši, bet es nostartēju, tāpēc man maziņš pusiņš ir. Kaut kāda pieredze ir. Tas ir ļoti tehnisks sports. Principā, ja tu gribi ar to nodarboties, ar to ir vienkārši arī ikdienā jānodarbojas. Jā, tieši tā. Tu nevar vienkārši atnākt un man sanāca vienkārši atnākt un parādīt sliktu, vidēji, sliktu, pateikšu tā. Bet arī rezultātu. Jā. Priekš sevis ķeksīt saprotams, ka šeit nav tik viegli sporta veids. Jo man likās, ka ko tur pacelt to svarbumu, bet tu redzi Džeka reāli ceļ 100 reizes. Vienkārši non-stop. Es neatceros, cik tur konkrēti bija. Tas bija laiks, viņš apakaļ un reāli vienreiz nostartēju. Bet tur anomāli to reižu skaitu vienkārši, es nesaprotu, tas neapjēdzu. Kā tā? Tāpēc tas bija tāds posms, pat aizmirst. Paldies, ka atgādināji. Jā, jo, principā, es zinu, man arī vidusskolā bija tieši tas pats, uz Spartakiādēm vajadzēja braukt, un tur arī mums bija svarbumbas, un gan es, gan man brālis to darījām, bet tas noteikti nebija tas, kur mēs bijām, teiksim, tā labā līmenī, jo tas tiešām ir tas, ar ko ir jānodarbojas ikdienā, lai tur sasniegtu rezultātu. Tā kā tā. Jā, Lauma, un kā ir ar tevi? Pastāst par sevi. Es neesmu puiši no tik ļoti sportiska backgrounda nākusi. Es esmu tāda korporatīvā vide, un ikdienā mans darbs pie datora, un es sēžu mājās un strādāju tādā veidā, mājās vai birojā vienalga. Bet man ar fitnesu, manā gadījumā fitnes, es nezinu, ir hobijs, kaut kāds, varbūt pat dzīvesveids, jo tas ir vienkārši tas, ko es daru tajā brīdī, kad es nestrādāju savā parastajā darbā. Un es neesmu bijis kopš bērnības šādi. Šis ir man kaut kas tāds, ko man liekas tā ļoti tā nopietnāk un tā, ka tā gļūpa. Man ikdiena bija kaut kādi gadi, 5 apakaļ, kad es tā izdomāju, tagad tas būs mans. Un tā kā man ir, es nāku šajā visā no cita gala, bet nemēnu faktu, ka interesanti. Tad noteikti tas nebija sports, ar ko tu sāki. Nē. Es uz zālīti aizgāju tikai tāpēc, ka man likās, ka vajadzētu tā kā notievēt. Un tad tu vienā brīdī saproti, ka ar to zālīti iešanu tu netievēs, tad stāst domāt par ēšanu, visām tām lietām. Un man tas ceļš tā kā aizgāja vairāk no turienes uz to fitnesu un caur ēšanu un kā to pieskatīt, pamainīt un lai dabūtu rezultātu, ko gribētu. Jā, bet šobrīd jau, principā, jau kādu laiku jūs esat pāris, jā, un saprotu, ka tas veselīgais dzīvesveids šobrīd jau jums ir kopā, jā, tad kā jūs iepazināties? Tātad viņš noteikti sēdēja zālē, tu ofisā, un kurā momentā tad jūs satikāties? Tā būtu filmā arī jāmin, kad liekas, kur mēs iepazināmies. Tā pirmo reizi, kādu domā, ofisā vai sportzālē? Klubā. Kurā? Klubā vai sporta klubā? Essential. Neviens nav mums nav tusētājs. Neviens nav tusētājs. Bet tu trāpīji klubā. Jā, bet sporta klubā. Jā, mēs iepazināmies no Edvīna darba vietā. Bet es pie viņa trenējos. Tas bija tas brīdis, Jā, viņi nav klienti. Nav tas tipiskais moments, kad to klienti sāca tur koķetēt un tad aiziet klienti. Viņš vienkārši pienāca formu palabot, ja? Jā, bet tā tiešām tā arī bija. Tipiski, tu vari vēl piemest kaut ko klāt. Pāris reizes pakomplimentēju, pateicu, ka man labi sanāk un dārds viss aizgāja. Jā, jo es biju es vienkārši pati pirms tam trenējos citā sporta zālē, izdomāju kaut ko pamainīt, atnācu atpakaļ uz MyFitness spici un tur bija šis skaistuls un tā arī viss sākās. Un tā kā mums tas dzīvesveids bija vienāds, mēs tur visu laiku reizē bijām, tad tas viss tā ļoti tā dabīgi aizgāja. Tas ir aptuveni, tad uz zālē esam kopā, tad jau varam arī dzīvot kopā. Jā. Un tad tu sāc dzīvot kopā, un tur, tā kā plus-mīnus režīms tāds pats, dzīvojam mēram vienā rajonā. Ekonomikā būs arī lētāk. Jā, tur viss izskatījās ļoti loģiski, un tā arī viss sākās, un tā arī aizgāja. Jā, Klau, bet, labi, Edvīnam viss skaidrs. Sports būs, un viņam jau arī 16. gadā tur vienā rakstā bija izteikumi, ka fitness tas ir viņa, jā. Bet Lama minēja, kad sākāt dzīvot ar Edvīnu. Kā izmainījās tava šī attieksme pret veselīgo dzīvesveidu? Kaut kas, nezinu, krasi izmainījās, sāk skatīties lietām savādāk, vai, Jā. Es pirms iepazinos ar Edvīnu, es jau biju tāda veselīga, es sportoju, es darīju lietas, bet es dzīvoju tādā ļoti
tipiskās sievietes stilā, ka tur sādu tikai salātiņus ar tur vistiņu vai garnelītēm, salātiņos tur 50 dažādi dārzeņi, jo vajag šķiedrvielas un tā tālāk. Un es vienkārši, man liekas, ka es dzīvoju un ēdu, lai tievētu. Un tas bija tā kā tas viss mans mindsets. Un tā, kad es iepazinos ar Edvīnu, es to visu turpināju, bet es sāku, man liekas, daudz pragmatiskāk un kaut kā loģiskāk skatīties lietām, jo tas, kā viņš dzīvo, tas viņa dzīvesveids, vai ne? Viņš dzīvo fitnesu un viņš ēd, viņš kustās, viņš dara lietas, lai vienkārši viņš justos labi un viņam būtu forša ikdiena. Un es riktīgi pamainīju to, kad es sāku domāt, okay, ko es ēdu, kāpēc es ēdu, vai man tiešām vajag pirms katra treniņā iepačkāt tur 3 tonnas ar salātiem, varbūt paēst ogļhidrātus, lai man būtu spēks trenēties. Vai man vajag tur katru dienu ēst kaut ko jaunu vai nevajag. Tā kā visas tās lietas es sāku reāli aizdomāties, nafigam es kaut ko ēdu un nafigam es eju uz treniņiem un kaut ko daru. Un tas bija tikai tāpēc, ka viņš vienkārši, tu redzi, kāda ir atšķirība, ka tu pieeji tā kā sportam un veselīgam dzīvesveidam kā kaut kādam, izaicinājumam kārtējam, vai tu pieeji tam, kā tā ir tava dzīve un tu mēģini viņu tā pavērst. Bet momentā, kad jūs satikāties, tad tu jau biji formā vai tu biji ceļā uz formu? Viņa diezgan labā formā. Viņa diezgan labā formā. Bet es vienkārši zinu, tā kā man liekas, ka tu jau vari dabūt kaut kādu formu. Es biju vienkārši tā kā tieva. Es biju nometusi svaru, bet tur tā muskuļu māsa iespējams nebija tāda un viss. Bet es vienkārši tā kā, tu to visu vari izdarīt vai ne tā prātīgi un tā skaisti vai tā kā drastiskāk. Viņa diezgan labā bija formā, muskuļu masa bija. Es to pateikšu, kad pašā sākumā, kad es redzēju viņu, viņa dipus taisīja. Ne katra, kura meitene var dipus taisīt, pie tam vēl gara auguma, un tas ir grūti. Viņa taisa ļoti skaisti, tāpēc muskuļu masa tur bija, spēks tur bija. Un vienīgais, kas pietrūka saprašana, ko dot ogļhidrātu, ko dot olbaltumvielas, ko dot tauki. Un ka var dzīvot arī bez gaļas. Jā, Viņai bija longas arī. Jā, tā kā mēs iepazīstam ar Edvīnu, viņš tā kā veģetārietis mums ir, vai ne? Ķipa, bet viņš dzīvo jau gadiem. Tagad jau mazāk, jo mēs dabujām airfryer. Okay. Tāpēc mēs ēdam visu laiku. Teorētiski bija piespiedu kārta, jo tu vienkārši nepatīk gatavot. Nē, man patīk gatavot, bet tas vispār sākās, laikam, 6 gadus atpakaļ, kad es beidzot sāku domāt par kuņģi, jo, pārāk daudz ēdu, un kad kuņģis jau nevar pārstrādāt to apjomu, un tas ēdiens ir smags, un tad tev gāzes parādās, tā izētā nevisai, un es kaut kā to nepievērsu uzmanību, un tad es sāku pievērst. Jā, man vajadzēja 25 gadus. Ne 25, bet 5 gadus, lai to saprastu. Un tad es kaut kā stingrāk sāku uz ēdienu skatīties un sāku saprast, ko man tieši vajag. Tieši man vajag. Jā, tad es bez maz vai... Tā, mēs kopā esam 3 gadus, tad... 1,5 gadu ar tevi, un tad vēl kāds 4 gadus es biju veģetārietis, gaļu īsti neēdu. Es pamēģināju atteikties, sēdu sieru, olas, zemesvieru sviestu, bija izcili. Un tad parādījās airfryers, un tagad nedaudz vakaros ir gaļa. Tas kāds steiks vai vistiņa? Vienalga, kas vistas steiks, nē. Ir gan mums cūka. Mēs atradām Rimčikā tādu baigu foršo cūku. Kaloriju ziņā ir fantastiski. Nezinu, tur 100 gramiem laikam 93 kalorijas ir, olbaltumvielas ir 18, un vienīgais tur drusku vairāk tauku, tur kā 3. Tas kaut kāds gatavais produkts? Jā, cūgaļas karbonāti. Edvīns tagad ir uzsēdies uz maizītēm ar dzinteriņu un cūgaļas karbonāti. Dzinters arī atradām labo dzinteru, kur ir kalorijas ļoti arī maz. Bez maz vai tu dabūsi sev to našķīti, dzinteru, bet tikai nevis tipisko dzinteru, kurš tāds sātīgs kalorisks, bet drusku mazāk kaloriskāks, bet dabū vienalga to garšiņu. Jā. Lūk, bet jā, iepriekš, kad mēs tikko sākām iepazīties, Laumai bija tā saucamās lomkas. Viņa tādu, es gribu gaļu. Jā, bet man nekādas problēmas nebija. Viņi mierīgi varēja ēst to gaļu. Bet man liekas, tā kopsavilkot, un tas, kas pamainījās, ir, es rīktīgi apzinātāk sāku domāt par to, es kaut ko apēdu, un kā tas liek man justies. Un tas rīktīgi maina, man liekas, to, kā tu pieeji ēšanai, kā tu pieeji dzīvē, un tas ir tāda foršā izmaiņa, kas man atnāca ar Edvīnu. Jo šitā, kā viņš tagad runā, bet mēs pērkam šito, mēs pagaršojam šito, paēdām šito, mēs visu laiku mājās runājam, bet ok, tu ēdi kaut ko, kā tas liek tev justies. Un tas ir rīktīgi īstenībā tāds interesants, pilnīgi pavērsiens tajā mindsetā, kas tev ir. Bet, tas taču nav kā izaicinājums. Tagad tā ir dzīve. Tas ir reāli, es tev precīzāk pateikšu, tas ir kaifs. Jā. Tu kaifo no tā, ka tu labi jūties katru dienu.
Varbūt man ir diezgan jūtīgs vēders. Visticamāk, Lāma var pateikt, ka ir jūtīgs vēders. Bet tu kaifo no tā, ka tu pamosties no rīta, tu jūties tāpatās kā vakar no rīta, un tu zini, kas tev būs to visu dienas posmu, kā tu jutīsies. Tev nav tāda pārsteiguma, ka tur, man sāk vēders sāpēt. Ja tev sāk vēders sāpēt, tu zini, no kā tev sāk sāpēt vēders. Nezinu, tur bija kaut kur izgājis ārā paēdis, vai izmēģinājis tur pelmeņus paēst. Jo dažreiz uznāk, nezinu, pēc 3 mēnešiem tās, kā tie pelmeņi garšoja, tur nopērs pelmeņus, tad tāds, negribēju. Labāk nepir tos pelmeņus. Kas ir junk foodiem? Hesīts, maķīts? Mums ir, bet tad mums vairāk kaut kādi suši iet, kaut kas tamlīdzīgs, bet ļoti tu jau viss nevar nosaukt par junk food. Bet tas ir priekš mums, jā, tā tipiskais nav. Bet teic, ka tas, ko man liekas ir interesanti, ir Edvīnu, kā viņš dzīvo un ko es arī paņēmu, viņš ēd super vienveidīgi. Tā kā viņam, kopš viņu iepazinos 3 gadi, 2 gadus viņam brokastis, pusdienas, launeks, vakariņas bija viens un tas pats. Es zināju konkrēti, ko man aiziet veiklā nopirkt, jo nekas nemainījās. Un tāpēc viņš runā par to, ka viņš pamaina kaut ko vienu, viņš konkrēti zina, kas ir tā lieta, kas pamainījās, jo viņam nemainās nekas viņa ikdienā. Un tā ir otrā lieta, ko es nepaņēmu. Tā kā es ēdu vienkārši vienveidīgi un tā ir tāda konfekta. Bet principā tas vienmēr tā. Tā kā pirms parādās sieviete, mums arī skapi nevajag mums krēslu. Bet viņam parādījās sieviete un nevis viņš izmainījās, bet sieviete sāk ēst vienu un to pašu. Tā ir otrā lieta, kas man pamainījās. Un arī tā paredzamība, to, kā tu jutīsies, tā, ka tu paēd, tā ir arī kaut kāda rīktīgi labā lieta, ko es no viņas dabūju. Jā, un šķiet daudziem ir interesanti, kā ir būt attiecībās, kur abi divi ir tik aktīvi, sportiski. Jūs arī taču kopā trenējaties, vai ne? Vai jums ir kaut kā atsevišķi, jūs dalat tur viens no rīta, viens vakarā? Nē, mēs ejam uz sporta zāli kopā. Un atrodamies sporta zālē kopā, bet vai mēs kopā trenējamies īsti tagad vairs ne? Sākumā, vienu momentu bija, man liekas, minēja. Sākumā, jā. Kamēr viņam vēl vajadzēja mani savaldzināt, tikmēr viņš man trenēja un visu kaut ko darīja. Zini, kā ir? Tu sākumā vari trenēt, jo tu pievērst tam uzmanību, bet pēc tam saproti, ka tev arī ir draudzene, ir darbs, paliek, turpinās tas darbs, nevar izbaudīt. Tu drusku tā, es tev iemācīju, viss labi, tev trenēs. Ja tu ir jautājumi, tad atnāc pie manis pajautā kaut ko. Bet tā, jā, mēs ejam kopā uz sporta zāli un pavadām tur laiku, notrenējamies un tad kopā braucam prom. Jā, bet tu jau taču teorētiski arī strādā un tur dzīvo sanāk tajā sporta zālē. Jā, otrās mājas. Viņi savukārt atnāk notrenējās un dodas darbā. Jā. Tā kā, ir tomēr nedaudz atšķirība. Nē, ir. Bet tas, kas man liekas, darba dienās ir tā kā tu saki, Edvīns brauc uz darbu, es braucu uz zāli. Tas nekas, ka mēs braucam uz vienu un to pašu vietu, bet mēs braucam pilnīgi dažādiem mērķiem, un viņš tur darbojās. Bet, piemēram, ja mēs runājam par brīvdienām, tad mēs zinām, ka mēs katru brīvdienas rītu mēs kopā brauksim uz sporta zāli. Un mēs tur braucam kopā, un tā ir tā mūsu kopīgā lieta joprojām. Vienkārši mēs netrenējamies kopā. Jā, bet tā pašam personīgi, pieņemsim, ir cilvēkam patīk trenēties kopā ar kādu, ir kas trenējās tikai viens pats individuāli. Kā jums ir tā preference personīgi? Mēs individuāli mēs esam pilnīgi individuāli. Gan Laumiņai nav neviens tur, kad meitene pat arī neviens nav, un arī man kāds gym buddies arī nav. Es jau esmu pieredzis, jau sen strādāju. Man personīgi, es esmu, kā es teicu, korporatīvā beibe, un man tā iešana uz zāli ir tas veids, kur es aizēju, es atslēdzos no darba, es atslēdzos no visa, un lai es tur ietu un vēl ar kādu tur ņemtos un koordinētos un darītu, kā man tas ir vajadzīgs. Un tāpēc man tas ir tāds laiks man. Un tāpēc, ka mēs ejam ar Edvīnu, es tāpat gribu, lai tas ir laiks man, mēs aizejam un katrs pats izdarām savas lietas. Edvīna, bet tu viņu nelaid uz jauno MyFitness, kas ir galerija centrs, tur tā relaks zona. Viņi jau paspēja. Principā jau pastāv iespēja, ka viņi vairs netrenēs. Es tur pasēdēju, tur bija ļoti labi. Toties viņi būs relaksā. Jā. Varbūt tas labāk. Mierīgi sieviete mājās, taču laime. Puiši. Jā, bet arī tā kā garlaicīgi pēc tam paliek, ne? Tomēr vajag, lai pabaksta parausta. Viss ir. Nē, Laumiņa ir super. Jā, jo ir jau tie momenti, kad pieņemsim vienam ir tas noskaņojums trenēties, otram galīgs linkums. Es domāju, ka jūs jau arī pavalkat viens otru līdzi uz to pabakstat. Tas ir, motivācija. Tā ir. Mēs esam cilvēki arī. Mums nav tā, ka visu laiku esi super motivēts, tev kāds mērķis ir, tā motivācija tev, tur 2-3 mēnešus ir, un pēc tam viņi pazūd, paliek tālāk disciplīna, un nav tā kā pienākums, bet disciplīna. Vienkārši nāc uz sporta zāli, atstrādā, un tu saproti, ko tu dabū no tā. Un pieņemsim pat arī vakar, es negribēju trenēties baigi. Tad mēs tur ar Laumiņu runājām, kaut ko tur padarījām. Tā mēs tur vēl kāds pienāca, tā kā sociums mums tur ir, tad atnāk kāds treneris vēl parunāt.
Nu, tad tā tu pavadi to laiku. Tāpēc, nav tā, ka visu laiku mēs esam super motivējoši, vai arī pretēji, viens ir motivētāks, tu pagaidi viņu, vai arī pretēji notiek. Tas treniņu process jau tāpat ir viļņu veidā, principā. Protams. Smagākie periodi, tad atkal vieglākie. Tad, kad var bišķīt atlaist. Bet, lai piemestu, man liekas, ka es neatceros situāciju, ka mums bija jebkuram no mums, vai no vienam ar otru, vai diskusija pašiem sevi, vai iet uz zāli vai neiet. Jo tādas sarunas, tas ir tik ļoti šobrīd jau tāds tā kā iztīrīt zobus no rīta. Mēs ejam, tu gribi, negribi, tu pat vairs par to nefilozofē. Tāpēc tas motivācijas un pamotivēt vienu otram, es pat nezinu, cik ļoti tas ir. Ir tas, ka tu tur aizies uz to zāli un iespējams tu redzi, ka viņš tur strādā vairāk, un tev liekas, ko es tur sačkošu. Un tā kā arī izdarīšu vismaz tur tos 4-5 vingrinājumus normāli. Bet to, ka aiziet vai neaiziet, man liekas, ka mums vispār nav tādas sarunas. Vai mēs vienkārši ejam? Jā. Cik jums treniņi ir nedēļā? Man 5 lomiņi vairāk. Es eju kādu dienu. Bet es saprotu, ka tas ir absolūti neoptimāli, un es tāpēc ļoti pielāgoju to slodzi, kas man ir. Bet, kā es teicu, tas man ir arī tāds attiešana no darba un viss tas, un es tur principā esmu katru dienu. Tas ir spēks un kardio samiksēti katru dienu? Man ir vairāk, es taisu tikai spēku. Bet viņa pēc pašsajūtas. 7 dienas nedēļā? Jā, bet es saku, es ļoti pielāgoju. Bet es aizēju, ja man tā mugura nav pārgājusi, un es viņu vairāk tur tā ļoti maigāk. Bet arī ir pārgājusi. Stingrāk patrenējos. Jā, bet Parīzi, pieņemsim, viņai ir sadalīts, nezinu, kājas ir 2-3 reizes. 3 kājas, 4 augšas. Jā, tur pieņemsim, pats saprot, ka kājām ir ļoti daudz muskuļu, un lai notrenētu, viņiem arī vajag diezgan liels daļās. Tieši tā, tāpēc ir tas, es tagad arī sadalītās kājas, jo es saprotu, savā vecumā man drusku grūtāk paliek, ka tu vienkārši nomaust tās kājas, jo nākamā dienā man temperatūra 37, 38, es neko nevaru darīt. Jā, es nezinu, kāpēc lido uz augšu. Ja es no 20 līdz 25 varēju, tupties un izrādīt visas kājas un justies normāli, tad tagad es kaut kā drusku dīvaināk jūtos. Tāpēc es kājas atlicis malā esmu un taisu. Varbūt svarī jāliek lielāki. Varbūt, jā, tur tā problēma. Paldies, reāli. Tur tā problēma. Būs trenēties. Jā, tāpēc es sadalīju, un viņi arī tā sadalīs, un pēc pašsajūtas pa lielam. Jā, jo man nav nekādas tādas beigas ambīcijas, ka man jāaiziet un šodien ir jāizdara šajās plāns. Es neju pēc tāda treniņa plāna, es eju vairāk tā kā ir ceļotām. Jā. Un to pakačāt tā kā džekiem. Negribas neko citu, bicīti uzkačās. Apmēram, negribas neko citu dibanu pakačāšu. Apmēram tā arī ir. Skaidrs, jā, bet vienalga sanāk teorētiski, tad Edvīnam ir 2 dienas, ka viņš vienkārši skatās, kā trenējies. Viņš vienkārši strādā tur. Un es aizēju tikmēr tur. Viņš skatās, kā viņi trenējas. Ja tev 5 treni, viņai 7. Jā. Bet tie, kas mums nesakrīta darba dienās. Vienkārši citas sievietes trenē tajā brīdī. Opā, nav greizsirdība? Nē. Tās darbs. Tas būtu tā kā viņš būtu greizsirdīgs, ka es Excel kādam citam tā es darbā. Pagaid, no Excel tas ir savādāk. Tu nezini. Katram jau savs. Jā, tās tabulas varbūt dažādas. Jā, tieši tā. Viņi labi tās tabulas sliktīgi tur. Protams, es arī darbā ikdienā, teiksim, kad mēs tur piedāvājums taisam vajag tā, lai pilnīgi uzrunātu. Pareizi, ka tu vasties no high config. Jā. Tas, kas vajadzīgs tieši. Tas ir svarīgi. Klau, Edvīna, iepriekš runājām par to, ka es startēju sacensībās. Padalies ar pieredzi, kāda tev tā bija? Viņa bija laba, jo paši pirmās sacensības, kuras bija, es vairāk runāšu par nevis powerliftingu un svarcelšanu, bet, tā svarbumbu celšanu, bet par bodybuildingu, tā saucamo. Pirmās sacensības bija 15. gadā, atkal, jo docētājiem vajadzēja, bet man bija pašam interesi. Es nostartēju Men's Physique, tad es biju trenējies laikam jau 4 gadus, kādu vietu dabūju, es neatceros, bet visticamāk kādu 8. vai 9. vai pat 7. Kaut kur tā nebija pats beigās, bet bija pa vidu. Un tā bija tāda mana paša pieredze. Daudz ko nesapratu, ļoti daudz kļūdas bija. Biju, kā tagad visiem patīk teikt, naturāls. Neko nelietoju tad. Bet man patīk tā pieredze. Un tad bija otrās sacensības. Otrās sacensības jau man bija 19. gadā. Pagāja 4 gadi. Un progress, starpība bija diezgan liela. Un tas posms man patika, jo tā bija tāda laba pieredze. Mēs bijām 3 džeki, kuri izdomāja, vai nostartēsim Lietuvā, nostartēsim Latvijā. Lūk, un mums arī bija tā kā mentors,
kurš palīdzēja, jo tev tajā mirklī ir vajadzīgs kaut kāds atbalsts, lai tu kaut ko tur varētu uzrakstīt, vai tu pilnībā neko nesaproti. Bet tā bija pieredze fantastiska. Varbūt tāpēc man arī aizgāja tā ēšanas paradumi, kad visu laiku ir jāēd. Nezinu, man tas vienkārši patīk, es kaifoju no tā. Lūk, un tad jau arī, tad es biju jau uz vielām. Jā, un es dabūju, diemžēl, otro vietu, gan Lietuvā, gan Latvijā, bet Open klasē es biju pēdējais bodybuildingā, jo man atļauj tur startēt. Man, diemžēl, Latvijā neļauj startēt. Man teica, tikai vienu klasi izvēlies. Un tad ir tā klase Novice, kas ir iesācēji. Un es gribēju arī atklātajā startēt bodybuildingā, bet man neļauj. Nezinu, kāpēc Lietuvā man atļāva, šeit Latvijā, diemžēl, neļauj dīvaina politika. Bet, labi, izvadies. Lūk, un jā, divās vietās tajās valstīs dabūju otro vietu. Es biju diezgan tā, priecīgs. Varēja labāk, jo bija visās kļūdas. Bija ļoti interesanti, kad naktīs negulēju, bija sviedri, bet, laikam, tu saproti dēļ, kā tas bija. Bet tas viss kopā iet, protams. Gan diēta, gan arī tas viss papildus uzturs un papildus viss štrunti. Tas bija tāds interesants posms un arī pati diēta, ka tu sēdi un skaties YouTube'ā, kā taisa keksiņus. Un tu tā domā, bāc, tā šokolāda keksiņus gribēšu uztaisīt pēc tam, vai muffins, un tu vienkārši skaties YouTube'ā tos video. Vai arī tev norauj jumtu, un tu skaties tā, tur viens naktī, man bija tieši blakus Daily Snacks, un Daily Snacks strādāja līdz 3 naktī. Un tu treneru neko neuzraksti, tu ātri aizskrien uz to Daily Snack. Tu tur saņem, bet visu tā pa bikiņam. Tu pierījies, tev kuņģis ir dēļ tā, ka tu jau, 2 mēnešus neesi ēdis, tev viņš ir sarāvies, bet tu viņu drusku pastiep. Nedrusku, bet tā riktīgi pastiep, ka tu apgulies un tev tas kuņģis ir, bet tu esi tik laimīgs, tu esi tik priecīgs. Nākamajā dienā tu saproti, ko tu esi izdarījis, tad tu esi uz kardio celiņa. Man patika steperi, un tad tu steperiem vienkārši mauc. Tad tu 3 dienas neko neraksti treneri, tad viņš uzraksta, kur tu pazudi. Un tad tu 4. dienā atsūti bildi viss kārtībā. Un tu ātri dabūni sev visu nost. Jā, bet tā bija kolosāla pieredze. Man ļoti patika. Es daudz ko mainītu. Jā, jo tā bija kaut kāda, zini kā, otrā startēšana, bet arī paša ķermeņa nezināšana. Un tu arī vadies pēc cita cilvēka pieredzes. Bet kādam, pieņemsim, tur dažas lietas, pieņemsim, tas pats uzturs, var labāk strādāt, var sliktāk strādāt, kāds, pieņemsim, tur, mazāk tos ogļhidrātus ēd, vēl kaut ko. Es daudz ko mainītu tagad, ja es startētu, bet man, jā, kas vēl, laikam, viss, jā. Jā, bet tas darbs ar treneri arī, tas ir, principā, tā, ka diezgan sarežģīti, protams. Atvaino, darbs. Taču kolosāli, taču startē, taču nav tā, ka tu tur tā, es 3 mēnešus un viss man ir atvaļinājums. Johaidī, es visiem pateicu, tā ar mani nerunāt. Ja tu neko nefiltrē, tev ir viss pelēks. Tu neko nesaproti, kad kāds pārdzīvo vai ko, tu nesaproti, kāpēc tu pārdzīvo. Kāpēc? Štruns. Vienkārši saņemies. Jā, bet tas bija drausmīgi. Un visi vecie klienti, kas pie manis nāca, pastāvīgi, ja viņi kaut cik saprata, jo es tās neesmu, viņi saprata, bet viņiem arī bija tāds šoks, kā tā mainījies. Un kad visi jaunie pēc tam baidījās pie manis nākt. Tur vienkārši, tu esi zombijs, pirmkārt, tev nav enerģijas. Atceros, kad es Somā turēju, kaut kādu nevis enerģijas dzērienu, bet enerģijas šotu, jo tev vienā mirklī, tev ogļhidrāti iziet ārā, jo tu visu laiku aktīvs esi un tev nav enerģijas, un tu paņem iemos to šotu, pēc 20 minūtēm, hops, sāc, kustēties, atkal aiziet enerģija. Un tad visu laiku man bija tie enerģijas šotiņi, lai kaut cik funkcionētu. Tas bija tā drausmīgi, bet tajā pašā laikā patika. Nezinu, man tas patika, man tas stress patika. Un tur vēl arī interesantākais arī ar vecākiem. Viņi arī nesaprot, ko tu dari. Domā, ka tu esi vienkārši ar putniem. Jā, viņš mainījies. Un tas arī bija tā interesanti. Es arī visiem pateicu, tā tas ir normāli, tas ir posms, viņi ir jānogaida. Drīz būšu atkal normāls un varēšu normāli komunicēt, normāli funkcionēt. Jā, tas bija tā. Jā, pieņemsim, labi, bet es saku, tas par to treneri arī jāizvēlās, laikam tiešām tas pareizais mentors, jo arī pēc manas pieredzes, pieņemsim, man
kad es gatavojos sacensībām, es arī startēju. Jā, un es nevaru teikt, ka man bija grūti. Man šķiet, ka vismaz man šķita, ka es īsti neizmainījos. Varbūt tas saistīts ar to, ka man negaršo saldumu. Es neesmu saldumīlis. Varbūt tāpēc man bija vienkāršāk. Un personīgi mans treneris bija uztaisījis tādu programmu, ka principā vajadzēja, tad, kad sākās tā gatavošanās, kaltēšanās, bija diezgan daudz jāēd vēl joprojām, bet bija ēdiens, kurš nebija garšīgs. Jā, tā kā īsti es nebiju izsalcis, es biju paēdis, bet es nebiju tā kā baigi priecīgs par to, ko es biju paēdis, jo man tomēr garšo dažādi, gaļiņas, saļa, riekstiņi un tādas lietas, jā, bet tas ēdiens tomēr ir tur bez sāls, bez garšvielām, jā, un tad viņš ir savādāks. Bet tā sacensība pieredze, jebkurā gadījumā, manuprāt, ir kaut kas, kam būtu jābūt. Jebkurā gadījumā, tīpaši, ja tu strādā ar klientu, kurš tev iet reāli uz rezultātu, nevis atnāk vienkārši, socializēties. Kas sacīt, jāsaka, varbūt, vismaz reizi vajadzētu pamēģināt visdrīzāk, lai iziet cauri visiem tiem soļiem. Tas ir arī mans personīgais tāds viedoklis, un jā, par tiem startiem tā arī ir. Un šobrīd, jā, visdrīzāk es pieļauju, ka lielai daļai Covid apturēja to visu gatavošanos. Visi saprata, ka tuvākos gadus nav jēgas neko darīt, un tad arī šobrīd ir tas, ka, manuprāt, tas līmenis arī nedaudz ir krities, jā, un to arī šobrīd nestartē. Nezinu, varbūt tev ir kāds cits iemesls, kāpēc, varbūt, Man nav baigās vēlmes, jo tas nav tik viegli. Pirmkārt, tas nav tik viegli. Nav viegli, nostartēt te ir viegli. Ok, tev ir basic lietas, ir jaunā metode, pieņems par to, ko tikko pats teici, ka tu biji dikti daudz paēdis. Man bija pretējā metode, es biju uz 0 ogļhidrātiem bez mazvai. Mēs ņēmām viņus nost un skatījāmies, kā būs. Man bija cipa vecā metode. Tāpēc es domāju, ka tev bija jaunāk, kur ogļhidrāti viņi ir. Un viņi bez mazliet līdz pašam galam. Es pat nezinu, varbūt ūdeni pat nedzēra 10 litrus kaut kur tā. Tikai pēdējā nedēļā bija tad, kad bija viena diena 7 litri, un tad gan izvēl nākošajā 150 grami vai kaut kas tāds. Tev bija tā, drusku sādāk, jā. No rīta pirms sacensībām man pat pateica aizbraukt uz Hesburgeru. Apēst tieši mazo cheeseburgeru komplektiņu. Ok. Bet tev bija kaut kas, vietsakot tāds jaunāks. Jā. Es izsmāku, ka tāpat darītu un vairāk ogļhidrāts. Bet kas nav viegli, dabūt tos muskuļus izrādās nav tik viegli. Bet, saproti, bodybuildings ir taču pēc ģenētikas. Ja tev ir tas dots, un kādam ir vieglāk, kādam ir grūtāk. Esmu, var teikt, tāds fitnesists. Izskatos fitnesists. Tas rāmis ir, kā sacīt. Jā, tieši tā. Ja tev tas rāmis ir, uz kura rāmi tev augtā gaļa, tad superīgi. Es sapratu, man pa lielam, lai man augtu gaļa, es diezgan tīri ēdu, bet es biju mēģinājis. Nebija tā, ka šos visus te gadus, tad, es turēšos tur uz 100 kg un tad dzīvošu. Nē, es gribēju mēģināt tikt līdz 110 kg. Man vajag ēst, laikam es neesmu vienkārši rīma, man vajag ēst 5000 kalorijas. Varbūt, es nezinu, priekš manis tas ir daudz. Kādam varbūt ok. Bet ja tu varbūt samiksē ar kaut kādu džanku, nezinu, tur taisi kokteļus, taisi saldos kaut kādu sēdi, lai dabūtu tās kalorijas vairāk. Varbūt, bet man tas kaut kā psiholoģiski tas grūti pāriet to posmu, kad tu redzi spogulī diezgan, tu patīci sev, ka, diezgan atlētiski izskatos. Tu redzi kaut kāds, tu to ādiņu tāds, tas kā uzbarojies. Tas laikam varbūt tas man nedaudz arī aptur. Bet startēt, man netik viegli tā muskuļu masa aug. Tāpēc es samierinājos ja kaut kādu, nezinu, es nobriedīšu, man metabolisms samazināsies vai palēnināsies. Bet to izmērīt aiziet. Es atceros, kad mēs gatavojamies sacensībām, mums treneris organizēja anti-aging klīnikā. Jā. Viņiem ir tas tāds skafandrs, ko tu apvelc galvā, tur tev, man liekas, pusstundu vai stundu tu tur guli, elpo, un viņš izmēra tev to bāzes metabolismu. Jā, tad es atceros, ka toreiz mans svars jau tobrīd bija ap 100, varbūt bišķīt zem, un tur bija tā, ka, lai vienkārši gulētu un elpotu, pat nekustētos, man vajadzēja 2800 kalorijas dienā uz to svaru. Tas bija pirms sacensību periodā. Jā. Tā kā, principā, man vajadzēja ēst 2800 kalorijas, lai paliktu tādā pašā svarā, kādā es esmu vienkārši guļot. Ja es kustos trenējos, tad automātiski teorētiski vajadzētu vairāk, lai saglabātu to pašu esošo svaru. Uz cik tu kalorijām esi tagad, vai tu neskaiti? Es īsti neskaitu, ja godīgi. Es vienkārši ēdu vairāk olbaltumvielas pēc iespējām. Bet es arī panašķojos, tā kā čips paka ir ok.
Jā, vai es nezinu, tur pelmenīšas uzcept, tajā pašā friterī, nokraukšķināt, tas ir ok, bet, varbūt uz vasaru nedaudz kaut ko pamainīsim. Iespējams, zvaigznes sastāsies, kā vajag, tad varbūt sagatavošos arī kādām vēl sacensībām. Nē, bet tur ir kopā puiši jāgatavojās, būs interesanti. Es nezinu, bet tur ir vajadzīgs, ka saprot, kad atkarībā kā tu gribi līmeni dabūt. Latvijas līmenī ok, vēl var būt tur top 3 tīksi, bet es saprotu, ka ir vajadzīga lielāka gaļa. Atkarīgs arī es pieļauju, ka kā tas viss, cik ir laiks, cik tu uzliec to periodu sagatavoties un ko tu izvēlies kā to treneri vai mentoru. Arī. Es, pieņemsim, skatos šobrīd, es saprotu to, ka Baltijā nav ar ko strādāt īsti. Tas ir mans personīgais viedoklis. Bet ir treneri Spānijā, kas ir diezgan augsta līmeņa. Un teorētiski ar viņiem varētu domāt, gatavoties un darboties. Ja? Tā kā tas ir pat ļoti iespējams, un ja tiešām ir vēlēšanās, tad tas ir izdarāms. Galvenais atrast laiku. Manā gadījumā visnotaļ laiks. Un tad jau pārējais ir vienkārši, ja jau tāpat uz to zelta, tas savus 5 reizes nedēļā vai tur, 3-4. Vienkārši samaini tā, lai tas atbilst tam plānam, un tad jau tikai ēšanu nedaudz pieslīpēt, vai arī ēst pēc tā plāna. Man patīk, cik tu viegli šo piepanesi tādā pastaiga parkā. Es teikšu tā, ka man grūtākais bija pozēšana. Pozēšana tas ir ļoti grūti. Tas ir ļoti grūti un ļoti nepatīkami. Bieži vien arī pat sāpīgi. Jo vispār tās sagatavošanās sacensībām nav tik viegli. Tur ķermeni labi tur dabūt savu, bet parādīt viņu, lai viņš būtu skaists. Tam ir jāprot. To ir jāprot. Paslēpt tās svājās puses un parādīt labākās puses. To ir jāatstrādā. To ir reāli jāatstrādā. Tur ir horeogrāfs, pie kura tu ej bez maza vai... Tas ir rītīgs liels darbs, tāpēc es atteikšos. Ja vienīgais tas man ļoti viegli sanāks, tad varbūt es gaidīšu vēl 5 gadus, ja pēkšņi kaut kas man tur izaugs, tad varbūt. Jā, bet tā pozēšana, kā liekas, tas ir pats smieklīgākais, tur džeki pie spoguļa flekso vienkārši, Bet tas visnotaļ ir tīpaši sacensību dienā, tas nav vairs vispār forši. Īpaši tā, kad vēl ir no sērijas tev tur tas puskni tekrot sāls zem mēlis, un tu tur mēģini, un tev roj krampi, un tu nevari, un tev gribās noģibt kaut kādā momentā, tā kā tas ir, manuprāt, visgrūtākais. Pārējais ir, vismaz man personīgi, jo es pieļieku varbūt tāpēc, ka saldumi nav mans. Tā kā varbūt tāpēc man nav tas, ka es varu norauties, tur nezinu, apēst, tur pakor, nezinu, tur kaut kādiem cepumiem vai vēl sazinu, ko konfektes nav īsti tas, kas man garšo, tāpēc man ar to nebija problēmas, vienkārši ļaujiet man ēst gaļu, piemēram, vai tur kaut kādas, nezinu, riekstiņas, kaut ko, kaut saturīgu pārtiku. Bet, tad tieši pozēšana bija tas, kas man šķīta. Un arī ar to Latvijā ir, kā ir, teiksim, pāris atlēti, kas mums sportē, ir bijušajā sportā, tie arī mums ir, kas var parādīt, pamācīt. Liela daļa tāpat ir jau aizbraukus prom. Jā. Tā kā, tas ir tā. Un, šobrīd ir diezgan patukšs, manuprāt, sports. Tieši kultūrismas, fitness, bet es ceru, ka tuvākajos gados jaunie varētu piepildīt, jo mēs redzam, ka trends tomēr nav samazinājies, iespējams ir pat palielinājies. Jā, tieši tā, sportzālēs var redzēt, ir diezgan labi nobūstojis, nezinu, amerikāņu. Ja daudz mazie Semsuleks teigā. Jā, Semsuleks, tad viņš riktīgi ir nomotivējis tos visus jauniešus, un tas gan patīkami ir, gan drusku biedējoši ir. Tad biedējoši gan tajā ziņā, ko viņi tur dara, un kādus vēl piemērus viņi skatās, tas gan vairāk ir. Bet tā, kopumā tas sports un fitness, viņš jau nevienam nekaitē, principā. Nē, protams, ka nē. Vienīgais traucē pie trenažera tikt laicīgi. Jā, tieši tā, viņš ir aizņemts visu laiku, un kad tu pie viņu pasaki, ko mēs kopā pildīsim, viņš saka, nē, man vēl 2 piegājieni. Kā tev 2 piegājieni? Un mums pusstundu. Jā, telefonā. Tā ir, jā. Labi, pietiks varbūt par tām sacensībām. Lauma pastāstīja par savu pieredzi, teiksim, tātad ar savu diētu. Zinu, ka pāris nedēļas atpakaļ, teiksim, meti sev izaicinājumu par to tādu kā publisko tievēšanu, kad izaicināja sevi publiski, lai nebūtu iespēja atkāpties un parādīja šo tievēšanu, pastāstīja, cik tev bija nedēļas, kādus rezultātus tu sasniedzi, kāds bija mērķis vispār, kāpēc to darīji un kā tu to darīji?
Es, principā, kā jau tipiskā sieviete, mēs visu laiku gribam būt diētas, bet man bija vienkārši tas, ko es gribēju paskatīties kādā brīdī, jau kādu laiku, ir, kā es izskatītos, ja es nomestu tauku slānīti un kas ir tie muskuļi, ko es uzlieku apakšā. Es domāju, un tad Edvīns teica, ka viņš 30. martā ies uz fotosesiju un gatavosies. Es domāju, ko es sēdēšu mājās un vienkārši skatīšos, kamēr viņš gatavojas. Es domāju, tā kā, vai šis ir tā iespēja, ka vajadzētu sagatavoties. Bet tā kā man jau bija ļoti daudz pieredzes, kuras sāku pirmdienā un ap trešdienu man ir tāds, arī nākamnedēļ sāk. Nav jau īsti nekāda iemesla, kāpēc. Es domāju, es pateikšu publiski, ka es šito daru. Lai man ir kaut kāds atskaites punkts arī ārpusē, bet tas publiski bija kas, tie bija mani 600 cilvēki, ko es zinu no darba, no kurienes, ka mums vienkārši pateica un teica, ko es darīšu. Un es, principā, mans mērķis bija 8 nedēļas pieturēties pie 1600 kalorijām, neskaitot dārzeņus, tur trenēties soļi tas un paskatīties, kāds būs rezultāts. Un noturējos 9 nedēļas deficītā, nometu 9,5 kg, kas ir diezgan ļoti apmierināti ar to rezultātu. Vizuāli bija ļoti labas izmaiņas. Un, principā, un sakoju tam visu laiku Instagramā. Rīktīgi cilvēkiem patikās, cilvēki sāk piesakot līdzi, un tas tādu pārvērtās par tādu publisku piedzīvojumu, kur mēs izgājām cauri tam procesam, kā es notievēju, kurš rādīja, kā es jutos, kā man gāja, ko es ēdu, ko es darīju. Un tagad mēs sākām posmu, kad mēģinām uzturēt to sasniegto svaru. Tagad dalos principā ar to, kā meklēju maintenance kalorijas un Cik ilgi pietiks izturības to visu turpināt rādīt visiem? Bet redzēsim, pagaidām ir normāls azarts. Jo viens ir tas, ka labi ir forši, ka tu dabūtu to atgriezenisko saiti no cilvēkiem, ka viņi tev dod tādas, cik forši, kā tu man motivē un tas. Bet tas, ko es sev no tā procesa dabūju, kas bija ļoti interesanti un es negaidīju, es tik daudz reflektēju visu laiku sev par to, kas man notiek, kāpēc man gribās vairāk ēst, mazāk ēst, kas man tur pieņemsim, man ir ciklus mēnešēs, šitāds, kā tas man liek justies. Un es tik daudz esmu sapratuši šajā procesā par sevi, ka man liekas, ka tas man pašai ir tāds tāda mīļā dienas grāmata. Šonedēļ man notika tas, un man liekas, ka man vēl kaut kādu laiku būs interesanti vienkārši iet šitam cauri un skatīties, kas notiek. Un tas viss process, piemēram, man liekas, mēs tik bieži ļoti fokusējamies uz to, nomest svaru, jo tas ir tas darām kaut ko. Mēs tik maz fokusējamies uz to, kā mēs to uzturam, kā mēs pēc tam būvējam tos paradumus. Man ir ļoti interesanti pašai šobrīd sekot un tā vienkārši psihoanalizēt sevi. Kas man notiek, kāpēc? Pat pielieku šitik kalorijas, kas pamainās. Var pielikt vairāk, kas pamainīsies. Tad es ļoti datus fiksēju, skatos visādus grafikus cilvēkiem rādu, kas man kur krīt, kāpj un fun. Tas arī aizņem laiku, taču to visu sagatavot. Cik aptuveni, pieņemsim, tas tava tā analīze, publiskais, ko tu parādi, pieņemsim ikdienā, lai to visu sagatavotu, storiju, posti, grafiki, tas aizņem laiku. Cik papildus laika tev tas prasa? Zinu, kaut kādu jau prasa, bet ko es daru? Es visu dienu vienkārši nofučēju, ko es apēdu, kas aizņem tur apmēram minūti. Vakarā paņem to visu, salpinu uz vienas špargalkas, 15 minūtēs, izskait kalorijas, nopostēju. Kaut kādus postus, aizņem varbūt kaut kādu pusstundu katru uztaisīt, bet tas man nav tā kā, es to šobrīd neuztveru kā tādu, es to nedaru tāpēc, ka man vajag kaut ko vai, pelnīt naudu, vai tas ir mans darbs, es to daru tāpēc, ka man tas sagādā kaifu. Es sēžu un es padomāju, kas man šonedēļ notika? Vai tas reāli ēdu šito un tālāk, kā tas lika man justies? Es gāju uz treniņiem, kā es viņos jutos? Un tas viss ir tāds, kā es pa brīvu pie psihologa aizēju, un pat esmu psihologs, un kas labāks psihologs, tev varbūt pats par sevi. Varbūt man apniks, tas aizņem kaut laiku, bet es sāku to procesu, redzu, es to daru sev, un man krūti, ka kādam citam vēl interesē un norezinē. Protams, ka forši, ka tev ik pa brīdim kāds kaut ko pa brīvu iedod, un tā arī patīkams, sīkums ir patīkam, bet man ir darbiņš, ko es daru, un šis ir vienkārši kā es padaru to. Jā, un es eju uz to zāli jau gadiem, un tev vienā brīdī tu aizēji tādā, tu dari, un un šis iedod atkal tādu jaunu ekstra dopamīnu avotu. Kāpēc es trenēju? Es tur parādu, un šito to, un forši. Jā, un šobrīd jau ir sasniegts tāds rezultāts līdz fotosesijai tiki. Jā. Viens pats viņš neaizgāja, viss kārtībā. Ir mēs, bet viņš tā bija, es tā kā noslinkoju, es nesarunāju savu fotosesiju. Mēs aizgājām, viņš teica, labi, var atnākt uz manēju, uztaisīs kādu bildi, un beigās tā bija manā fotosesija, jo es biju sagatavojusies, man liekas, ka riktīgi labi. Tu vienkārši apdalīja kādu, jā? Jā. Edvīniņu apdalīja. Viņam būs tēt jākaltais vēlreiz jāgatavojās. Kas nokaltēsimies? Tas forši, es arī pievienošos atkal. Nē, bet jā, tas bija forši, sapučējos. Jā, un tad
kāds tad būs tas mērķis ilgtermiņā? Turpināsim to pašu vai kaut kādus, nezinu, tur pamainam to mērķi? Nezinu, tur tagad pieņemties svarā tur vai kaut ko uzskačāt vairāk, tur kaut kur nomest specifiski mēģināt nost. Man tagad pirmais tāds pāris mēnešu, man liekas, ir dabūt saprast, kāds ir tas maintenance kaloriju līmenis, pie kura es šito svaru varēšu noturēt, jo es nezinu. Bet ar to pašu sausumu tā kā? Jā. Un man reāli interesē, cik es varēšu pielikt klāt, lai es noturētu tajā tur diapazonā, kas man tur ir kaut kāds 69 līdz 72. Man nav jausmas. Es ceru, ka līdz 2400 es izaudzēšu, bet es neesmu droša. Bet, paskatīsimies, tas ir tas pirmais. Un tad otrais, ko es gribu pamēģināt kaut kādā brīdī, un tur jau kopā ar Edvīnu, es gribu tā pragmatiskāk pasakot līdz treniņiem. Un tā kā vienkārši paskaties, ja es uztaisu plānu un sekoju plānam, kas notiek, vai es varu kaut ko pamainīt sevī, nevaru, tā kā kas notiksies tad. Jo tagad, kā mēs runājam, es vienkārši eju un trenējos. Kas notiktos, ja es tā pragmatiskāk tam pieietu? Fiksēt, likt klāt. Jā, skatītos to progressive overload, tiešām sekotu, tiešām sevi pušotu katru nedēļu kaut ko vairāk izdarīt. Tā. Es tā kā sev uzturu šo visu procesu, kas ir kaut kas vēl, ko es varētu pāanalizēt un paskatīties, lai paskatītos, vai kaut kas mainās. Tīri just for the fun of it. Tas tāds izaicinājums sanākt ilgtermiņā, jā? Jā, bet tāds, ka tā kā caur procesu... Jā, bet tā kā es sevi nelaužu. Nē, bet tad... bet zini, kā es sevi nelaužu ar šito. Es visu, ko es daru ar šo procesu, es vienkārši tā kā vairāk izprotu, un man liekas, es daudz mierīgāk un tā pragmatiskāk sāku pieiet tām uzturu lietām. Jo es saku tā kā, nezinu, man pieņemsim, kas man nosēdās pēc šīs visas diētas un visu šitā procesa. Viens ir par to, ka es sapratu, cik ļoti es visu mūžu biju dzīvojusi tajā standarta sievietē, kur tu paprasītu man jebkurā dzīves posmā, un es esmu uz diētas šobrīd, jo mēs visi esam visu laiku uz diētas. Un es saprotu, ka tas ir pilnīgs marazms. Un tas fakts, ka es uzliku kaut kādu laika termiņu, kurā es pateicu, vai tagad es saņemos, un pēc tam man nav deficīts, un man ir dzīve, un es varu būt brīvāk, ka tas bija kaut kāds, vienkārši game changers priekš manis. Vai kaut kādas tur lietas, ka tur, nezinu, dārzeņu, cik es ēdu dārzeņus. Es agrāk skaitīju kalorijās dārzeņus. Es padevos uz to faktoru, un tas man vienkārši izmainīja dzīvi. Un es tagad klausos tur citas dāmas, kas viņas arī tur, nezinu, ka dārzeņus var ēst bez ierobežojuma. Tas ir nenormāli krūts koncepts, kas tev pamaina. Un tādi kaut kādi šādi sīkumi, viņi parādās tajā procesā, tev nosēžot, un es jūtu, ka es palieku tāda, es saprotu, kaut kādas lietas par to, kā to visu fitnesa lietu padarīt vēl tādu ilgspējīgāku. Jo Edvīnam, piemēram, tā ir pilnībā dzīve, viņš dzīvo fitnesu, viņam tas ir ikdiena. Priekš manis tas bija visu laiku vēl tāds bišķiņ tāds, tāds, nezinu, struggles kaut kāds, es sevi cīnījos. Tā kā, man liekas, sievietes standartā to dara. Un šis visu padara tādu vairāk dzīvi un mazāk cīņu pret par sevi. Par to diētu. Tu taču zini, kas ir diēta. Zinu, bet es noteikti viņu uztveru savādāk kā daļa cilvēku. Tieši tā, un tā arī es patās uztveru. Pareizāk, es varbūt definētu šo te pareizā ēšana. Tā būtu jau pareizā ēšana, un kā es uz to skatos, tāpatās kā, pieņemsim, uz jebkuru mašīnu, kuru tu iepildi ar benzīnu, viņam ir tā tvertne, nezinu, cik tur litri, 190 vai kā kurai mašīnai, viņa nav vairāk. Tāpatās tu sev dari. Tu sev piepildi sev to vēderu ar to apjomu, ar to kaloriju daudzumu, lai tu varētu nofunkcionēt un izpildīt savu, nezinu, tur velmi. Ja tu gribi, nezinu, tur vairāk, vai tu mēģini to pašu sevi grūst uz priekšu, nezinu, tur pacelt, nezinu, skriet, pievilkties, vienalga, ko jūt, ka tev nepietiek, jo tu, pieņemsim, jūt nedaudz, nezinu, tur vājāks, neizgulējošāks, nezinu, tur muskuļi sāk sāpēt vai kaut kas saits. Paaugstina to, vai samaini kaut ko, un attiecīgi skaties savu to tur progresu. Un attiecīgi tu vienkārši to tvertni pielāgo savam vajadzībām. Tā ir kā pareizā ēšana. Un uzpildi arī varbūt ar degvielu, kas ir atbilstoša tieši vajadzībai. Jā, tieši tā. Jo tas ir lielākā daļa, ko cilvēki nesaprot. 2000 kalorijas vienā formā, varbūt arī otrā formā. Tieši tā. Tā kā, tas jau, manuprāt, ir saku, tāpēc arī, kad es pats tievēju sacensībām, man bija tā, dīvaini. Jo teorētiski man šķita, ka es ēdu vairāk nekā es ēdu tad, kad es mēģināju pieņemties svarā. Tas bija tā mana vislielākā, es nezinu, atklāsme, kas bija. Un, principā, neviens jau nesaka, ka tev ir jāēd mazāk, tev ir vienkārši jāēd pareizi. Jāizvēlās pareizais produkts attiecīgajam mērķim. Līdz ar ko, principā, ja tu vari to dabūt iekšā mērķī, tad tas kaloriju skaitīšana arī, principā, nav vairs arī tik prioritāra. Ja vienkārši izvēlēs preferenci,
tieši tur, es nezinu, tur grib nomest svaru olbaltumvielas, grib pieņemties svaru, ogļhidrātiņas, tauciņas pieliec. Jā. Protams, tur meitenēm, puikām ir nedaudz savādāk, jo meitenēm tomēr arī ir hormonālā sistēma nedaudz savādāk izveidota, bet kopumā, tad, manuprāt, ir visdrīzāk ir šis te arī sekotāju pieaugums un šis te trends šobrīd ar to, ka parāda tieši, teiksim, šīs te mazās detaļas, ka tomēr tās arī 1600 kalorijas var būt lielas un pilnvērtīgas, ne tikai no sērijas tur salātu bļodiņa Cēzars, ar to pašu mērci kaut kādu, piemēram, tā kā tas ir vairāk tās. Klau, bija cītīgi sportojat, minējāt arī sadarbības, redzu ļoti bieži, ka ļoti garšo sieru šobrīd. Jā, proteīna batoniņu vietā, bet zinu arī, ka lietojat ik pa brīdim izvēlēties kādus uzturbagātinātājus, tā kā mēs arī gribās teikt, ka redzu, ka lietojat arī mūsu produkciju, un līdz ar ko varbūt varat pastāstīt arī kaut ko vairāk par šo te lauciņu tieši tā kā, kas ir tās preferences, ko izvēlaties, kāpēc izvēlaties, varbūt arī ir kāds jautājums, kāpēc tieši tā nevis savādāk. Kreatīns dzērveņu. Labākais. Jā, bet jūsu dzērveņu kreatīns. Viņš garšo kā mors. Tas ir vienkārši labā. Es katru treniņu eju ar tavu dzērveņu morsu un vienkārši baudu viņu. Un man tā kā es dāvaru nopelnu savu treniņu. Es jaucu ar 2-litrīgo to bunģu, 2 litrus, un tad treniņu, bet darba laikā es viņu izdaru, un arī treniņu laikā es izdaru. Viņš ir bomba, un man vēl patika locītavs. Jā, mēs ļoti izjutām pēc šām locītavu kapsulām. Tieši locītavu kapsulas. Un reāli tā, kad mēs sākām dzert, un nedvīnam tieši viņam sāpēja ceļi vēl kaut kas, un tā kā nav tā, ka tu jūti pēkšņi, dzīve mainījās, bet tā, ka viņi beidzās, viņš tā, klausies, ka mūsu locītavu kapsulas beidzās, tās ir ļoti. Bet es diezgan reliģios no jūsējiem D vitamīnu lietoju un omegu, kas, man liekas, ir standartā visiem. Un jums ir tik labs D vitamīns, ka man bija pēdējo reizi analīzēs 95, un man ginekoloģis pa cik kas? Cik kapsulām? Divas. Jā, man divas. Jā. Tā, ka man pat teica, tu pielai dozi zemāk, cik viņš labs bija. Bet mēs arī lietojam, mēs vienkārši paņemam to visu čupu no rīta un iemetam iekšā. Nav tā, ka tur... Tā, ar kafīnu nedrīkst to dzert. Tā šo te jājauc ar C vitamīnu. Nē, vienkārši mēs paņem to sauju un ieberam un visu kaut kas iesūksies kaut kas. Bet lietojam, kaut kādu daļu lietojam, kādas daļas šeit vienkārši nav. Kāpēc nav šeit multivitamīnu? To mēs arī lietojam. Jā, mums interesē, Vilmar, kāpēc jums nav multivitamīnu? Multivitamīnus pirmām kārtām, mēs joprojām esam Latvijā. Teiksim, arī viens no mūsu tirgiem ir Latvija. Un, lai kaut ko pierģistrētu, tās ir diezgan mokošas darbības. Jo vairāk sastāvdaļas, jo ilgāks process, jo vairāk tas aizņem. Un multivitamīni principā nekad nav bijusi prioritāte, jo veicot arī tirgus izpēti, viņi piedalās, bet viņi nekad nav noteicošais segments. Ja? Jo lielākoties arī mūsdienās redzam to, ka cilvēks tos vitamīnus tomēr piemeklē individuāli. Teiksim, aiziet nodod analīzes, skatās, tur varbūt kaut kāds D vitamīnu, tur deficīts, tur kaut kāds magnījs, dzels jāpadzer. Redzam to, ka tieši mēs vēlamies pēc reālas statistikas. Mēs redzam pārdošanas, mēs redzam statistiku, mēs veicam tirgus analīzi. Un multivitamīni, viņi mums ir plānā. Mums ir plānā šogad vēl 30, nedaudz varbūt plus jaunus produktus palaist. Wow. Jā, visdrīzāk tas sāks notikt pēc mēneša pusotra, jo šobrīd tieši esam pārvākušies šajās nedēļās iet pārvākšanos uz jauno ražotni, kurā būs arī jaunas ražošanas līnijas. Un multivitamīni viņi ir plānā, bet šobrīd līdz viņiem vēl nav neviens ticis. Un pat ja tiksim, es pieļauju, ka tas aizņems papildus laiku. Tā ir vienīgā problēma, bet viņi nav prioritāte. Mēs redzam, tirgus prasa citus produktus, kas ir single ingredients. Tas ir tas primārais, ko mēs arī ejam. Mēs izmantojam multivitamīnus un mēs vienkārši piemetam klāt tos D, omega, to cinku, locītavu zāles un magniju, jo tas viss pārējais, ko tu piemet klāt, tu viņu dabūn ārā, liekais izies, protams, tieši tā, tāpēc tur pa lielam vienkārši mēs piesātinām vēl, jo tu treniņu laikā vai, nezinu, tur ēdot pastāvīgi vien to pašu, nedabūn varbūt tās vajadzīgās vielas vai tās mikro vai kā viņi, makro, nezinu. Jā.
Jā, bet multivitamīnos arī nevarēs kopumā tajā kapsulā ielikt to, ko Tik no daudz, sērijas. jā. Jo tas pats joks ar to pašu atceries vēl projām, un agrāk bija ļoti populāra tā pati Animal Paka. Jā, tikai Animal Paka, kas nāca no Amerikas, nevis tā, kas mums ir vietēji Eiropas, jo nevar oriģinālo piereģistrēt Latvijā. Nevar, jā? Vispār bez variantiem. Var tikai Eiropas versiju, kura nevienam vairs nav interesanti. Jo tur normāli tāda tev Animal Pakā bija katrā paciņa, un tur bija kāds 8 tabletes. 7, 8, jā. Jā, un tu aizēji uz toleti, un tev tur ir tā varavīkstas krāsā. Jā, tur tā spilgti toņi mainās, teiksim. Tie bija grupa pārsvarā, kas neuzsūcās viss liekais, bet jā, ir tā, ka principā mums jau šobrīd ir tas, ka Latvijā mums joprojām tā regula, kas regulē uzturu bagātinātājs, ir no, man liekas, 2005. Gada. Jā, un nekas nav mainījies, un līdz ar to ir tas, ka mēs jau tā strādājam pēc maksimālajām iespējamajām vienībām, ko var piereģistrēt un legāli tirgot. Tas ir viens no punktiem, kas mums diezgan traucē attīstīt produktu. Bet tas ir daļa reģiona, jo mēs atrodamies šeit, Latvijā. Tas ir tikai tāpēc, ka mēs esam Latvijā. Jā, pieprasījums ir cilvēkiem, tur vai ne pieprasījums, bet vajadzība ir. Vienkārši tas ir kā likums, ka tā ir maksimālā porcija, ko tu vari ielikt iekšā vienā kapsulā. Pieņemsim, ja D vitamīnam ir vairāk kā 4000 vienības vienā kapsulā, viņš skaitās medikaments. Okay. Tātad tev viņš ir recepts. Tu aptiekā arī nevar nopirkt neko jaudīgāk par 4000. Bez viņiem kūt 5 reizes. Jā, tad tev vienkārši vai tu pārkāp apjomu, vai no sērijas ir tur cilvēki, kas iet pašā iHerbā, un pasūta 50,000. Kas arī ir atkal jautājums, kas ir iekšā. Ja pieņemsim, jautājot mūsu tehnoloģiem, mēs varam tādu uztaisīt. Viņi saka, ka principā nekas labs un dabīgs iekšā tur nevar būt. Jo 50,000 vienā kapsulā vai tabletē ir krietni par daudz. Ja, tur ir kaut kāds superķīmisks koncentrāts. Kā viņu lietot, cik viņu lietot, grūti teikt, bet arī Latvijā šobrīd ne tāds, ne PVD īsti šos te ārzemēs iegādātos produktus neregulē. Pat īsti man šķiet necenšas. Kaut gan visdrīzāk, lai būtu tirgus godīgs, vajadzētu to darīt. Jo salīdzinoši tā produktu reģistrācijas arī process, ja Latvijā tas mums aizņem 30 dienas, par to ir jāmaksā arī 125 eiro par katru produktu, plus 25 par katru garšu. Pieņemsim kreatīnam, kas jums ļoti garšo, tad viens kreatīns, tas ir kreatīns, bet viņam ir katra garšiņa, vēl papildus 25 eiro par katru garšu un jāgaida 30 dienas. Iespējams reģistrēs. Tajā pašā laikā Igaunijā, Lietuvā 24 stundas pirms tirzniecības uzsākšanas. Wow. Igaunijā pavelti man šķiet, un Lietuvā 5 eiro. Jā, jo man bija nākamais jautājums par BCA. Tāpēc kā viņš ir bez garšas, jo viņš ir ļoti negaršīgs. Ideja ir vienkārši... Viņš ir vienkārši lētāks. Ne īsti. Ideja ir vienkārši Iconfit. Mums ir tas, ka mums tas slogans ir tas Clean Nutrition Company. Jā. Tas nozīmē, ka mēs vienmēr piedāvājam to tīru etiķeti. Jā, tas nozīmē, ko... Visiem produktiem, kas mums ir maksimāli maz pievienotas liekās vielas. Jā, tātad, un pat ja tas produkts ir uzražots, viņam tiek piedāvāta bezgaršīga, bezsmaržīga opcija. Tas nozīmē, ka tu maksā tikai reāli par to, par ko tu gribēji maksāt. Tev tas garšo vai negaršo, tā īsti vairs nav mūsu lieta, jo mēs tev dodam reāli to produktu, kāds viņš ir, tādam, kādam viņam ir jābūt. Jo ir jau tas pats arī, ka ar to pašu pieņemsim whey proteīnu, kādam viņš garšo, kādam viņš negaršo. Mēs ļoti labi apzināmies, ka mēs varam uztaisīt super garšīgu whey proteīnu, bet mums nāksies ņemt klāt likt krīmerus, papildus saldinātājus, un automātiski tas veicinās to, ka mums nāksies samazināt olbaltumvielu daudzumu. Ja seko līdzi, pieņems tas pats populārākais whey proteīns Optimum Gold, Dāņi katru gadu, viņiem ir tāda tradīcija, ka viņi katru gadu viņu PVD iepērk visus produktus, kas ir kategorijā, tirgu pieejami, un viņi reāli veic laboratorijas izpēti. Ja? Vēl pāris gadus atpakaļ, darbojoties gan citā uzņēmumā, mums bija viens no partneriem, kas ļoti lepojās ar savu whey proteīnu kvalitāti, un viņi mums vienmēr sūtīja rezultātus. Un tur bija pieņemsim tas, ka tas pats Optimum Gold melo līdz pat 5% uz etiķetes. Tātad tur nav tik daudz olbaltumvielas, cik varētu būt. Ja? Un ir arī ražotāji arī šobrīd, kas pārdod ļoti dārgus produktus, ļoti skaļi reklamējās, bet pats produkts ir 50-50 proteīns ar citu olbaltumvielu, un tad, kad tu skaties sastāvu, ir arī poļu ražotāji, kur ir iekšā pieņems tas pats maltodekstrīns olbaltumvielās. Kāpēc?
vai arī tad ir uzraksta bagātināts ar glutamīnu vai arginīnu, kas ražošanā tiek sauc par aminospaikingu. Ja? Tātad tu paņem zemes kvalitātes izēvielu un pievieno klāt lētu aminoskābi, kas ir olbaltumviela, un padari tātad šo amino profilu bagātāku, paaugstinot olbaltumvielu daudzumu. Tad laboratorijas testos viņš parādīs to augstāko rezultātu, bet viņš nebūs tik kvalitatīvs. Jā, pieņemsim, ja mēs runājam par to pašu arī bīfu. Jā, bieži vien arī tirgu varam redzēt, ka tur ir miksētas formulas un ir šīs te bagātinātās. Savukārt mums ir bīfam tikai 2 opcijas ar šokolādi, jā, un bez garšas. Jā, bet iekšā arī ir tas, kas tur ir. Jā, tās ir 1-2 sastāvdaļas. Tur ir olbaltumviela, stabilizators un garša, ja viņa ir. Jā, un arī pēc iespējas tiek izvēlēts. Un tas arī seko visiem produktiem, kas mums tiek piedāvāti. Arī visi Top gan Beauty kolagēns, gan tas pats locīto kolagēns. Es gan patiesībā jums arī ieteiktu locīto kapsulu vietā varbūt skatīties uz joint kolagēnu pulverveidā, jo sastāvs jau būs principā tieši tas pats. Viņš tikai būs efektīvāks un arī būs garšīgs. Pieņemsim ķirsis. Jā, un arī, ja iegādājas, tad arī sanāk lētāk. Pat tā, ja? Jā. Tieši mēneša beigās. Bet man liekas, ka vispār jums tie produkti, tā kā price performance, man liekas, ka ir fantastiski. Jo tā kā es pat tik labu cenu un tā, ka tu tiešām jūti efektu, neko neesmu baigi redzējis. Tā kā riktīgi. Pre-workout. Tagad ir. Pre-workouts mums ir šots. Kāda bunģi jums vai? Pulveris mums nāks līdz, ko mēs būsim jaunajā ražotnē. Jaunā ražotne mums būs pēc ISO 2200 standarta, jā, kas jau ir ar kvalitāti, un tur mums arī būs vieglāk regulēt gaisa mitrumu. Pre-workoutam tas ir ļoti svarīgi, jo savādāk ražošanas procesā, ja viņš ir sapakots nepareizā vidē, viņš savalkās akmenī. Jā. Līdz ar ko tad, tas produkts principā nav kvalitatīvs. Un līdz ko šis te būs līnijas tiks pārvestas uz jauno ražošanas ēku, es pieļauju, ka arī pre-workouts parādīsies. Viņš ir arī sarakstā. Jums arī būs kaut kāds... Ar kofeīnu, bez kofeīna. Super! Tas ir tas, kas mums ir plānā. Jā. Kad viņš būs, es precīzi pateikt nevaru. Okay. Bet šie produkti mums ir arī pats berberīns ir ieplānots. Un vēl kaudz arī magnija stiki būs, pieļauju ar garšām. Jums asavišķie būs, pieņemsim, tad pre-workoutam tur beta-alanīns, tur beta-alanīns mums ir. Ir viss tas asavišķi. Alanīns ir, citrulīns vēl nav. Jā, alanīns vēl nav, bet arginīnu vai tu viņu dzers atsevišķi, es šaubos. Jā. Tā ir visnegaršīgākā piedeva, ko tu vari atrast. Tā kā viņš reāli garšo pēc amoniaka. Kas man mājās? Taurīns. Taurīns ir ok, viņam nav garšas. Jums būs, jo man kaut kāds 2 ir. Man arginīns, laikam, arginīns. Arginīns parasti ir kapsulās, bet viņas tādas zirga izmēra. Diezgan lielas, jo tas... Jā, sevišķi ir vienkārši baigi forši, var vienkārši pielikt klāt pre-workoutam. Ne, bet krūtam, liekas, salikums, ja jūs pieliksiet visu kaut ko klāt, tad mums bija kaut kāds pāris lietas, ko mēs pērkam citur, tad mēs varēsim visu no e-konfekta ņemt. Jo forši, ka var visu nopirkt vienā vietā. Jo tagad ir tā bišķiņa jālasa. Mums vairs nebūs jālasa. Ja mums vairs nebūs jālasa no dažādām vietām, Vilmār, tad mēs būsim ļoti pateicīgi tev. Mēs cenšamies, lai produkts ir pieejams principā arī vietējā piemājas veikalā. Un viņš ir. Tā jau ir tā ideja, ka mēs vienkārši vēlamies būt un piedāvāt tiešām arī to cenu politiku. Mēs arī cenšamies no savas puses, lai tā cena būtu plus mīnus vienāda pie visiem mūsu partneriem. Jā, un līdz ar ko tas ir tas, uz ko mēs ejam. Un pirms mēs arī ražojam produktu, mēs sākumā veicam to tirgus izpēti, vai mēs varēsim trāpīt tajā cenas punktā, kurā mēs gribam būt. Un tas arī ir nemazsvarīgs faktors. Un plus arī pats produkts, viņš mums tiek ražots un pakots ar iepakojumā, kas ir maksimāli vidē draudzīgs. Cik tas ir aktuāli vai nē, un cik tas ir vajadzīgs, tas ir cits jautājums, bet šobrīd tā ir tā ideoloģija, uz ko mēs izējam. Tāpēc arī stikla burciņas ar metāliskiem vāciņiem visu var principā pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Mums arī ir no jaunajām superfoodu sērijām iepakojums, kurš ir single ingredient, tātad no vienas sastāvdaļas. Un viņš arī sadalās. Viņš ir Latvijā ražots pie tā. Wow. Tā kā mēs pēc iespējas izvēlamies visu lokāli, jo ne visu mēs varam uztaisīt pie sevis, bet mēs pērkam sastāvdaļas, miksējam, taisam un tad cenšamies šādu te piedāvāt. Kaut kādi saldinātāji jums būs? Stevija šobrīd ir. Izņemot jā, steviju. Bet varbūt šī gada beigās pilieni parādīties varētu. Ok, aziet tur viskaini tur...
Mērcīts, jā. Nu, es pieļauju, ka ne šogad. Patīk, cik Edvīnam ir daudz, ko viņš no tevis gribētu. Tu pērci produktus pie viena, pēc tam pie otra, pie trešā, un tu visu to savieno kopā. Un tas tā drusku čakars ir, jā. Nē, tas ir forši, jā, tas viss pieejams, bet tad, kad tas ir jāražo, tad tas ir nedaudz grūtāk. Nu, jā, saprotu. Jo sapirkt, protams, kaut ko šur, kaut ko tur, kā to dara lielākā daļa no zīmoliem, jā, tad to vienmēr var izdarīt, bet mēs esam ražotājs, līdz ar ko, ja mēs gribam ražot, tad tas tomēr aizņem laiku. Bet šobrīd es saku, ņemot vērā, ka esam jau sākuši pārvākšanos uz jaunajām telpām, tad tur būs krietni vairāk vietas. Tā kā varēsim izpausties ar jauniem produktiem. Jā, tas viss būs process. Labi, es domāju, ka mēs jau varam tuvoties arī nobeigumam. Kas ir tātad tas, ko mēs varam novēlēt cilvēkiem, kuri meklē savu ceļu fitnesā un attiecībās ar šo te dzīvesveidu? Savā ziņā tā arī ir attiecība. Jā, tā kā ir kaut kas tāds, ko mēs varam, novēlēt skatītājiem. Atrast, kas viņiem patīk, jo nevajag nodarboties tikai ar fitnesu. Fitnes ir ļoti tāds marketinga jēdziens, vienkārši nodarboties ar sportu. Skrien, esi aktīvs, jā. Un neiespringst ar to ēdienu un nesāc domāt pārāk daudz, ka tev tur vajag uzņemt visu nepieciešamo, kas vien ir, no veselīgā tā saucamā, kā veselīgā, kāpēc arī iekavās. Jo jā, tas viss ir veselīgs, zini, kā, kad pieaiziet pie kāda ciemos, kāpēc to nē, tas ir veselīgs, viņi var un saprot to apjomu, ka to veselīgo tik daudz dabū un ka tas tev lielam kaitē ir. Vienkārši balansu starp visu atrast un atrast tas, kas tev patīk. Un gūt no tā baudu, enerģiju un prieku. No manas puses, man liekas, es iesaku nepieiet cilvēkiem šim visam kampaņu veidīgi, bet saprast, ka tā kā ir jāatrod kaut kādas mazās lietas un tie mazie ieradumi, ko tu vari pamainīt, lai tas dzīvesveids tev būtu veselīgāks un fitnesīgāks. Un man liekas, tā, ka tu savāc kritisko masu ar tām mazajām lietiņām, tad tev vienkārši visu tā dzīve pats sakārtosies. Tā, ka tas ir dzīvesveids, nevis kampaņa. Jā, super, burvīgi. Un vai ir kādi arī nākotnes plāni, kas ir iecerēti tuvākajā laikā? Nezinu, varbūt kāds kopīgs projekts, saturs specifisks. Varbūt ir kas, ko, varbūt vēl nevienam nesat teikuši, bet plānojat? Filozofējam. Mēs filozofējam. Kaut kas ir padomā. Man iekustināt. Es turpināšu stāstīt tālāk par to, kā man iet ar manu ēšanu un diētu un visu to procesu. Un tad Edvīns pievienosies, un tad mēs varēsim kopā kaut kas varbūt aizies, jo pagaidām tas tāds, tā spontāni un mums vienkārši tas patīk, tāpat tās, ka tiem rīliem likās, ka būs forši un arī aizgāja. Vienīgais kaut kā Slinkumiņš uznāca, jā? Slinkumiņš uznāca. Jā, tur bija tā, jo tas aizņem laiku, tev ir jāizdomā tekstu, tev ir jāprot pasniegt to, un tev ir jādara tas tā interesanti. Bet primāri visām jūsu aktivitātēm var sekot Instagramā. Instagramā, jā, viss ir Instagramā, mums var sekot. Jā, mēs noteikti teiksim arī aprakstā jūs sociālās tīklus. Jā, ir vēl kādas, tur idejas, ko pievienot, arī noteikti varam. Klau, pirms nobeidzam, varbūt uztaisim tādu ātro jautājumu raundu. Jā, droši. Varam atbildēt bez liekas domāšanas. Tā, Edvīn, mīļākais treniņu dienas ēdiens? Kartupeļi. Lauma? Labi, ja viņš saka kartupeļus, tad auzu kūka no rīta. Kūka? Jā, paskatieties manā Instagramā, tur ir auzu kūka. Vienkārši labākā lieta no rīta brokastīs pirms zāles. 3 minūtes gatavojas. Jā. Tā, treniņi rīts vai vakars? Rīts. Jā. Cik agrs rīts? 9. 9-8. Diezgan ok. Tā, mīļākais vingrinājums? Visi. Visi, kas ir sporta klubā. Reāli neviens nebesīja. Nē, es teikšu, vai bench press vai hip thrusts, un tikai tāpēc, ka man tas ir ego būsts, jo tur var izdarīt vairāk kā vidējā sieviete. Bench pressā? Zini, cik viņi spiež? Vairāk kā vidējā sieviete. Viņi spiež 80 uz 2 reizēm.
Tad 85 uzreiz teorētiski. Es domāju, Ja jūs patrenētos, es gan jau līdz 100 tiktu. Bet tā kā šis ir absolūti sliktākais iemesls, kāpēc tie ir mīļākie vingrinājumi. Tas sacensībām jābrauc. Jā, zini, kā ir džeki, tur pieņems 60 kg. Un tad Lama ir grūti izkrūšu dienas. Saku, lama aizie iesildies. Viņš nav pēc viņš ņirgājās par tiem puisīšiem. Jā. Ok, spēcīgi. Labi, un vingrinājums, ko nevarat ciest? Skriešana. Vingrinājums, ok. Bet, jo man viss labi padodas, man viss patīk. Un es nejūtu nekādu diskomfortu visos tajos vingrinājumos. Un ceļi nesāp, pleci nesāp, pelkoji nesāp. Es ļoti priecīgs. Nē, bet trauku krampjos, kad es skrienu. Ok. tāpēc, jā. Bet skriešana, ejam tajā tur kā vingrinājums. Lama tev? Man pietupiens. Es esmu cik gadus mēģinājis saprast, kā viņu uztaisīt, bet man tik garas kājas, tik īsts stors, ka vienkārši es šogad padevos. Es izdomāju, ka nebūs. Es uzturēšu kājas kaut ko citu. Bet tad jau arī citas alternatīvas. Zini, tā ir tā sajūta, ka kas tu pa fitness izskatu nevar pietapties, bet es esmu padevusies. Super. Klau, liels paldies jums par sarunu. Manuprāt, bija ļoti super. Klausītāji, noteikti rakstiet komentārus, dalieties ar šo sarunu saviem draugiem, citiem, kas varbūt interesē un noskatīties. Un tiekamies nākošajā reizē. Paldies!